Šī vieta ir mana atbilde uz ikdienas dzīvi, uz sadzīvi, no kuras jūtu pieprasījumu gan no manas ģimenes, gan no vīra ģimenes, ka vajag darīt reālas lietas. Man likās viens rīts, kas nestrādāja, vai tikai piedalos kaut kādos projektos Grūzijā, kuras saņem naudu, bet tā nav mana profesija. Un tā kā es jau iepriekš stāstījuši, tā ideja bija kaut kad sen bijusi par to kafejnīcu. Un tad, nevar, viņi ir tik malusies, tik ilgi, tie bija tomēr 10 gadi, viņi ir kaut kur kūlusies. Un tad bija tas brīdis, kad es nezināju, ko darīt, un tad stāvu šito puļķi ārā. Jo tā kā bija ļoti grūti, pirms tam bija ļoti stresaini un traki laiki. Man arī negāja viegli, bet katrā gadījumā tā sajūta izdarīt ir labāka nekā palikt tajā purgatorijā pirms tam, tajā standstilā, kur tu visu laiku domā, nedarīt. Izdari, un ir drausmīgi stresi, un ir drausmīgi trakumi, un ir asaras, un negulētas naktis, un sabojātas attiecības uz dažiem brīžiem, bet tā sajūta ir, ka tas ir solis uz priekšu, nevis atpakaļ, jo ir darīts. Un līdz ar to es teiktu, ka šis ir atbilde uz vienu no maniem meklējumiem, kas būtu funkcionēšana šādā sabiedrībā, kāda viņi ir. Tajā pašā laikā tas nenozīmē, ka visas pārējās vēlmes kaut kur pazūd. Tas, ko es stāstīju par to bērniem, ka bija kaut kādas skatuves mākslas, un cilvēks tiešām nav viengabalains, un man liekas, tie, kur ir, tiem ir ļoti, ļoti paveicies. Ja ir, piemēram, es esmu runājis ar mūziķiem, daudziem, kam ir tiešām šī mūzikas stīga, vai viņi zina, ka mūzikas ir tas. Bet lielākajai daļai tā nav, un ir dažādas lietas, ko viņi gribētu darīt, un ir neskaidrība par to. Un līdz ar to, man liekas, ka šeit es atrisināju to vienu neskaidrību, tagad zinu, kā tas notiek. Es varu to darīt šādā veidā. Es esmu apmēram 7 punktos no 1 līdz 10, ja es sevi novērtēju, tur kā biznesmeni vai vienalga kas. Un savukārt es saredzu, ka tas ir palīdzējis man paraut drusku vaļīgāk arī kaut kādus citus korķus, kas man ir uzlikt uz citām vēlmēm, par citām jomām, piemēram, par šo skatuves mākslu vai teātra mākslu, vai kaut kas saistībā ar tieši kas ir performance arts. Es redzu, ka šis taro to, kas varbūt nav obligāti pilnīgais aicinājums uz visām jomām, un šī galvenā stīga, piemēram, kā tas ir mūziķiem bieži vien, kad es palīdzu risināt arī citus jautājumus, un es esmu iegūst, piemēram, gribas spēku, vienkārši izturēt grūtības, es esmu iegūst no šīs jomas noteikti vienkārši iedvesmu vai iedrošinājumu darīt, neskatoties uz to, ka galīgi nebūs perfekti, ka galīgi nav zināšana, kas es tad vispār esmu. Vienkārši darīt, un nebūs perfekti, bet būs, tas notiks, tā sajūta būs laba. Līdz ar to šis, es redzu, kā viņš ļauj man virzīties tagad tālāk, vēl nākamajam vai līmenim, vai sfērai, vai citai sfērai. Un es redzu, kā es daru, teiksim, kā teātra režīs, kaut ko, vai te jau redzēs, kas būs. Man vairs nav baili pieiet kādam klāt un paprasīt, ka es neko nezinu, tā kā stulbi, bet var man palīdzēt. Pirms tam man likās, ka man viss jau ir jāzina un jābūt jau perfektai, un tikai tad es drīkstu pie kāda iet. Tad man pasaka, jā, ļoti labi, tiešām, tad ejam tad. Tas man iemācīja, nebaidīties, izskatīties sūdīgi, noraudājušamies un tā tālāk.